augšām celšanās dienā Jēzus, kad atnāca pie saviem mācekļiem, viņš viņiem saka, miers jums, saņemiet svēto garu, kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie būs piedoti. Tieši atrodamies šajā vietā, kur piepildās Jēzus Kristus vārdi, biktskrēsls, vietā, kur notiek grēksūdze, notiek tas Dieva žēlsirdības un mīlestības darbs, kad Dievs grib mūs atbrīvot no tā, kas nav no viņa. Jo Dievs ir visu radījis, izņemot grēku, bet viņam ir spēks mūs šķīstīt tieši no tā, kas nav no viņa. Mēs reizēm baidāmies atnākt pie grēksūdzes, ir kādi aizspriedumi, bet baidāmies zināt, kāpēc? Tāpēc, kā reizēm mēs nezinām, kas šeit sēž iekšā. Domājam, kā grēksūdze, tas ir kaut kas briesmīgs, bet pati grēksūdze, šīs sakraments, grēksūdzes sakraments nav briesmīgs, bet briesmīgi ir tikai mūsu grēki. Un tāpēc mēs nākam uz šejieni, lai Dievs mūs atbrīvotu no tā, kas padara mūsu dzīvi nepatīkamu. Es tikai gribu atgādināt īsumā 5 labas grēksūdzes nosacījumus. Varbūt gribēju pateikt noslēpumus. Laikam arī tā sirdsapziņas izmeklēšana pirmais. Te ir tā iespēja, ka tu savu dzīvi skatus ar Dieva acīm. Kad ejot cauri 10 Dieva baušļiem, es gribu sevi redzēt tādu, kāds es esmu patiesībā, kādu mani redz Dievs. Otrais nosacījums – grēku nožēla. Kad redzot pēc sirdsapziņas izmeklēšanas, ko es esmu izdarījis, es to visu nožēloju. Citi reizēm saka, pristeri, grūti ir to nožēlot, jo varbūt kāds grēks nes kādu izlaicīgu baudu, bet, kā teica viens kāds garīgais tevs, tad nožēlo to, ka tu nevari nožēlot. Tā nožēla vēlāk atnāks. Trešais nosacījums ir apņemšanās laboties, ka es negribu tikai palikt kā teorētiķis, bet es gribu labot to, ko es esmu ar savu grēku sabojājis, ko es tagad nožēloju. Un 4. noslēpums, tā ir atnākšana pie biktskrēslā, tā ir tā vaļsirdīgā grēksūdze. Tad mēs redzam, cik jau daudz darba vajadzēja izdarīt, lai atnāktu uz šejieni. Un 5. ir gandarīt Dievam un tuvākiem par saviem grēkiem, kad es negribu, lai tikai izsūdzēt grēkus, bet lai es to, ko esmu nozādzījis, es to varētu atdot. Es kādu esmu aprunājis, tad es gribu pēc tam iet un arī atvainoties par to un pateikt, ka es esmu sarunājis nepatiesas lietas par kādu. Lai grēksūdze nebūtu tikai tā iespēja legalizēt manus grēkus, bet ka es gribu parādīt, ka mani darbojas tā Dieva mīlestība, žēlastība. Grēksūdze ir arī 6. nosacījums. Atrodiet sev bikstevu, atrodiet sev savu garīgo tēvu, kurš jums palīdzēs kopt savu dvēseli. Un tad nebūs nekad jābaidās nākt uz šejieni.